Rīgā darīt, kā var uzrīt arī tik draugi. Un es domāju, ka tas tā tas notiek, tā kā visā pasaulē. Jo mēs esam trešie pēc Ņujorkas, Londonas, Rīga ir trešā pilsēta, kas ir Foursquare sociālajā tīklā, un tas ir tā paziņots arī oficiāli, un to mēs ļoti lepojamies. Tā kā tie, kas ir Foursquare, tās var visi pieregistrēties. Pagā, tā otra telpa, tā arī ir jūs arī? Jā, tas ir back office, jo tā ir ļoti maz būs mums vienkārši. Biroja vadītājs sēdēs un nodien cilvēku netiec atstās, jo trīs nav kāds telpas šāds. Darba telpas. Nu tā mīļa, tā kā tālāk es deleģēju vārdu jums. Telpas nav sevišķi liels, vai teiksim, ja būs liels cilvēku skaits? Ja būs liels cilvēku skaits, mēs esam gandarīti ar to, ka mums ir otra telpa, un otra telpa ir atslaukumā, un to mēs arī tagad aiztaisīsim kosmētisko remontu. Uz vienu nedēļu tiks viss nokrāsots, tiks iegādāt jauni datori, tiks pieslēgts, viss modernizēts, un tur arī cilvēki būs, tā kā tā telpa paliek. Nē, no vienīgais, ko es tagad gribat jums novēlēt, lai jums tiešām būtu tik daudz turistu, ka es nezinu, ko darīt, jo telpas ir mazas. Labi, paldies par novēlējumu. Mēs ļoti priecāsimies. Es domāju, ka jau Rīgas domē vēl ir kaut kur, ja būs vajadzīgs vēl atkal. Jo kopā mums ir 3 turisma informācijas centri. Arī vienu, un tad tālāk oficiālo daļu, kā mēs darīsim. Nu, grīzīsim. Nu, lūdzu. Abi divi. Abi divi.